Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Divi pa futbolu. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs parunāsim vēlreiz par Champions League atbildes mačiem, par ceturdaļu fināliem, par gala rezultātiem, kādi notika aizdītajās spēlēs, un arī nedaudz par gaidāmajiem pusfināliem, kas jau būs aprīļa beigās, jau sāksies jau pirmie pusfināls, būs ļoti interesanti Champions League. Un tad sāksim ar Aston Villa pēc Parīzi. Parīzi, diemžēl, uzvarēja. Arsenal atspēlējās, tomēr bija 3-2, bet Parīzi tāpat, diemžēl, tiek tālāk. Jāpiebilst, ka Parīzē šajā otrajā spēlē izbraukumā abus vārdus iest malējie aizsargi, Hakimi un Nuno Mendes. Bet viņiem bija vadība 2-0, 5-1, 2 spēļu summā, bet Aston Villa ļoti labi viņiem izdevās tiešām atspēlēties, uzvarēt par to maču 3-2, bet kopsumā tomēr 5-4 Parīzi tiek pusfinālā. Tad nākamais mačs Dortmunde-Barcelona. Man ļoti patīk Dortmundas sniegums, bet, diemžēl, viņi netiek. Viņi ļoti centās, viens spēlēs trāpīja, viens pats visas 3 gols hat-triks. Ļoti labi centās, diemžēl netiek tālāk, bet man šeit visi paredzēja, ka Barcelona arī tiks tālāk. Būtībā Barcelona, es teikšu, tomēr pelnīt arī tika pusfinālā, bet Dortmundē tiešām šis otrs mačs bija daudz labāks nekā pirmais. Viņi dominēja visu maču, viņiem bija sitieni daudz vairāk, viņi varēja arī iesist vēl 5 un arī atspēlēties, bet, diemžēl, viņi iesta 4, bet nepietika, jo viens bija savos vārtos. Tā kā, diemžēl, Dortmund netiek tālāk, bet ir jābūs pusfinālā Barcelona. Un tad trešais ceturtdaļfināls Real Madrid Arsenal. Real Madrid fani neklausties. Ļoti gaidīts. Es jau pārdzīvoju pēc šāda graujoša rezultāta. Tas ir traki. Es pats neesmu baigājis Real Madrid fans, man, protams, patīk. Man žēl, ka viņi izkrīt, jo es par viņiem balsoju Champions Leagueā, bet, nākošais gads būs Real Madrid gads. Es šaubos, ka nākamā gada vispār kaut kas būs no Real Madrid, bet jāpiebilst par vakardienas maču, par trešdienas maču. Arsenal panākums 2-1, bet šis mačs bija tiešām daudz sīvāks, daudz līdzīgāks nekā pirmais, kur tomēr ļoti pārsnoši Arsenal uzvarēja. Te tomēr pēdējā pēcuzbrukumā Arsenal izrāva to uzvaru, bet, reāli, es teikšu godīgi, nebija viņi īsti neko pelnījuši, jo, aizdīja tiešām 2 diezgan blāvas spēles un pelnīt arī izstājās, manuprāt. Īsties, ka necentās un ka vienkārši es tur negribu spēlēt. Jā, tieši tā. Un tad bija, manuprāt, tomēr, būsim godīgi, intriģējošākais mačs. No visiem bija Inter Bayern, kur Inter, principā, pat bija vadībā. Sākumā iest golu Münchenes Bayerns, pēc tam Inter atspēlējās 2-1, un pēc tam izskaņā Bayern 1 golu atguva, un tad viņiem palika ļoti maz laika, lai tomēr izrautu to uzvaru un papildu laiku, bet viņi to neizdarīja. Jā, tas ļoti stulbies. Parasti balsoja par Bayern gandrīz katrā mačā. Diemžēl netika tālāk, bet laikam par Champions League tagad Inter jābalso, tāpēc, ka tas vienīgais labais klubs tur. Es arī īstenībā cerēju, ka Münchenes Bayerns tomēr atspēlēsies un tiks tālāk, bet, jāpiebilst, Inters tomēr ļoti labi bija tā, aizsardzības līnija, arī uzbrucēji labi darbojās. Jāatzīmē Lautaro Martínez, viņu kapteinis uzbrucējs, viņš, es teikšu godīgi, tāds īsts Inter līderis, tomēr uzņēmās arī uz sevi vairākas epizodes. Tas gan bija tiešām noņepiski. Un tad būs pusfināli gaidāmie Arsenal Parīze un Milāns Inter pret Barcelonu. Es šeit gan par Parīzi balsoju. Saku 2-1 Parīzes labā, Dembelē trāpīs. Manuprāt, abi pusfināli būs ļoti sīvi, jo tie tomēr pusfināli un tiem ir jābūt sīviem. Bet es cerēšu uz finālu Parīze-Barcelona, jo abas komandas tiešām ļoti uzbrūk, ļoti aktīvas. Un tad es ļoti gribētu, lai tur ir daudz vārtu tādā finālā, bet pusfinālā, protams, būs ļoti grūti. Inters, Arsenal arī mierīgi var spēlēt finālā. Bet, skatīsimies, kā būs tajos pusfinālos. Par Barcelonu Inter. Es saku, ka vai nebūs graujoša sakā Barcelona, ka ritīgi graujoši uzvarēs Interu. Arī bija ļoti sīvs un tuvs mačs, kur iespējams pat Inters izvilkst uzvaru.
Manuprāt, tā kā, ja Inters vēlētos tikt tomēr finālā, tad viņiem vajadzētu arī kaut ko tā kā izbraukuma mačā Barcelonā arī labu sniegumu parādīt. Jā. Iespējams arī dabūt vismaz nešķiet vai uzvaru, jo tas viņam tiešām palīdzētu. Būtu ļoti labi. Tas gan. Bet, principā, abi mači būs sīvi un tiešām, jā. Un tad par Latvijas virslīgu nedaudz varbūt kaut ko piebilst. Kaut ko varam paņemt. Jā, jo aizdītās spēlēs bija RFS, spēlēja pret Grobiņu, bet tiešām diezgan liels panākums. 4-1. Grobiņiem arī pat baigās izredzes. Jā, tas gan tur bija diezgan... varēja kaut cik vismaz redzēt, ka kaut ko Grobiņa grib, bet viņam nekas principā nesanāca. Un pa lielam RFS pelnīt arī uzvarēja pārliecinoši. Un tad Daugavpils Supernova arī bija tāds, kur abas komandas ir tiešām ļoti līdzīgas un mēģina uzvarēt. Un principā rezultāts arī attaisnojās 1-1, tomēr arī bija. Diezgan pelnīti. Un FC Rīga vinēja Tukumu diezgan pārliecinoši 3-0. Bija par Tukumu šajā mačā, bet Es arī viennozīmīgi biju par Tukumu, bet, protams, ka Rīga FC ir liela favorīta tādā spēlē. Šajā dienā mēs esam par Tukumu. 26. mēs esam par Ogri. Jā, būs arī nākotnes līgas jau nākamā, ja nemaldos, 4. jau tā būs kārta, jā. Jā, 4. Ogre pret Rēzekni, izbraukums. Un pēc tam mājas spēle, Salaspilī, Ogre, Tukums. Jā, bet tā jau būs 26. Tā būs 26. pareizais datums. Un Rēzekne ir parīt, laikam. Jā, sanāk sestdien vai svētdien, katrā ziņā. Un tad, novēlam Ogrei ir uzvaras, bet jābalst, ka arī Ogrei bija ļoti grūts tomēr mačs Ventspilī izbraukumā. Paldies mūsu jaunajiem uzbrucējiem. Viņš trāpīja izšķirošo golu. Jā, tas, Nigērijas strikeris mēs viņu var dēvēt par tādu kā latviešu Ošimenu vai tam līdzīgi. Bet viņš bija, uznāca uz maiņu, ja nemaldos ap 80. vispār minūti un izskaņā tikai izrāva. 94. minūtē. Jā. Viņš trāpīja un mačs beidzās. Jā. Bet cerams, turmākajās spēlēs Ogrei veiksies labāk. Kāds būs pret Rēzekni rezultāts? Pret Rēzekni, man liekas, es domāju, visi mači ir bijuši diezgan sīvi, to lai nebija sīvs, bet es teikšu, es palikšu Ogre uzvarēs. Viņam jāuzvar obligāti, es teikšu arī kāds 3-0, 3-1 tas pats. Es ceru tādu pārzinošāku uzvaru. Bet, protams, nevar zināt. Es saku, vai nebūs 2-1 Ogres labā, vai arī redzot, kā šos Rēzeknes spēlē, ka vajag atkal 8-1 Ogres labā. Jā, es šaubos, būs tik liels, bet, varbūt arī tāds. Un par virslīgu vēl svētdien bija aizdītais mačs Meta, bet FK Audi skaitās tāds tā kā, zaļi, balti, zaļi, melno derbijs arī savā starpā, bet tur tomēr... Audi tāpat labāk. Audi tomēr parāda, ka viņi favorīti, un tomēr minimāls panākums 1-0, kas arī attaisnojās tomēr viņiem. Un arī būs nedēļas nogalē nākamās virslīgas spēles, bet, tur tā īpaši interesanti dueļi varētu būt tikai Liepāja, Daugavpils, kad abi, otrā un trešā lielākā Latvijas pilsēta spēlēs. Bet, palielam nekas baigi interesants, manuprāt, nevarētu būt. Bet, sekojot līdz virslīgai, sekojot līdz pusfināliem, Champions līgai, protams, jā. Un arī Eiropas līgā šobrīd notiek četrdfināli, un arī būs, cerams, ļoti intriģējuši pusfināli. Man United. Jā, šobrīd, kad mēs ierakstām, United ir vadībā pret Lionu, bet... 2-0 vadībā. Bet cerams, ka ne uz ilgu laiku, bet to mēs tikai uzzināsim. Tas ilgs līdz finālam, kad United pacels to kausu. Ļoti, ļoti negribu, lai United uzvar Eiropas līgā. Es tad drīzāk Tottenhamai novēlu, ja godīgi to panākumu, lai viņam ir pirmā trofeja tomēr viņos vēsturē. Labi, tad šo arī nobeigsim. Jā, tad... Tottenham no trofejas? Tottenhamai būtu pirmā trofeja. To mēs novēlam. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies citos video. Tā.